Atklāšu jums noslēpumu. Ir rīks, kur es kā web izstrādātājs lietoju katru dienu, un tas saucās Wapalizer. Tas ir Chrome papildinājums, kas ļauj redzēt iekšā mājaslapās, no kā tās sastāv un ko tās izmanto. Te mēs redzam, ka tas jau ir piesprāstīts klāt manam Chrome pārlūkam, un te ir ikona augšā. Mēs esam atvēruši tagad kaut kādu random mājaslapu un pastīsimies, no kā šī mājaslapa sastāv. Nospiežam šeit un redzam, ka tā ir izveidota WordPress sistēmā. Priekš SEO tā izmanto Ahrefs platformu, priekš Analytics izmanto Plausible, Shito un Google Trackingu un Ahrefu. Mēs redzam, ka izmantotas ir 5 bibliotēkas šeit, priekš JavaScripta, priekš CSS ir Bootstrap frameworks, kas ir viens no populārākajiem. Tālāk priekš Cookie Compliance mums ir šīs. Mums ir viena no populārākajām WordPress tēmām šeit uzstrādīta, kas ir Astra, kas labi iet kopā ar Elementor. To mēs redzam šeit, ka tas ir tas plugins, un te mēs redzam, ka tas ir arī page builders kā komponentu veidotājs. Tālāk mēs redzam, ka priekš atsauksmēm tiek izmantot šie 2 modeļi, priekš performances uzlabošanas tiek izmantots šis un šis. Mēs redzam, ka Google Tag Managers apkopo JavaScript kodus, mēs redzam, ka MySQL ir izmantot kā databāzes sistēma, Cloudflare ir kā Content Delivery Networks, kas stāv priekšā, PHP programmēšanas valoda un te papildus lietas, kas ir uzstādītas. Tad šis ir fantastisks rīks, ar kur es dažās sekundēs varu redzēt, kas mājaslapā notiek un uz kā tā ir balstīta.